sekunde. 1, 2, 3, 4. Pēc pāris gadiem no kombināta 26 konvejeriem šādā tempā nāks gatavie apģērbi. 1, 2, 3, 4. Pa visām gada laikā 12 miljoni. Uz katru republikas pilsoni, lielu un mazu, pa 5 apģērbiem. Jaunā produkcija ātri kļūst populāra un turklāt arī grūti dabūjām, jo to sūta uz visu plašo Padomju Savienību. Vietējam tirgum atstājot tikai dažus procentus no saražotā. Pavasaris. Tas atnesis mums arī jaunas modes. Šoreiz savu izdomu demonstrē Rīgas, Liepājas un Daugavpils individuālās šūšanas fabrikas. Lūk, tā var iet taisnāt ceļā uz jūru. Gunāra Priedes popularitāte ir likumsakarīga, jo viņš vienkārši un nesamākslot raksta par jaunatnes problēmām, par tēmām, kuras ir aktuālas tieši 60. gadu vidū. Priede ir pirmais latviešu dramaturgs pēckara laikos, kas uzdrošinās atzīt: dzīve nav tik vienkārša, kā mums to māca. Pasaules čempions mājās. Mūsu Andris Andrejko godam pārvarējis visas barjeras ceļā uz augstāko titulu. Šodien apsveikumi, bet rīt atkal jaunas cīņas pie 100 melnbaltajiem Damredes lauciņiem. Kā tevi sveikt, jautāju sev, it visu to sirdīgās glāvās, tev manā labā. Ojārs Grīnbergs ir vienmēr smaidīgs un dzīvespriecīgs. Viņa pielūdzējs parasti ir sievietes, bet pieņemams viņš ir ikvienam. Tāds puisis no mūsu vidus, vienkārši kā 3 rubļi. Sāp katru dienu kauli, kauli, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, kam velti naudu šķiest. Tāda izskatās mūsu 5-stāvu pilsēta no 20. stāva. Tik augstu jau pacēlusies viesnīca Latvijā. Celtnē jāpieaug vēl par 6 stāviem. Pirmos viesus Rīgas lielākā viesnīca uzņems aiznākamajā gadā. 23 stāvus augstā, pēc jaunākajām tehnikas un modes prasībām aprīkotā intūristu viesnīca tiek izziņot par Rīgas turistu izmitināšanas problēmu atrisinājumu. Jaunās ēkas 360 numuros varēs izmitināt 672 apmeklētājus. Šajā laikā Rīgā un tās pievārtē uzslējas neviena individuālā vasarnīca, pamatā no mūžam jaunās intūristu viesnīcas būvmateriāli. Fabrikas 17. jūnijas jaunajā cehā ir gan mehānismi, gan automāti. Bet te ir arī prasmīgas meistaru rokas. Kad tie viens otru papildina, dienā rodas 1 tonna un 400 kilogramu saldā cienastā. Māksliniece Zīlīti uzzīmēja, pielika tai rociņas, ar kurām darboties, kājiņas, ar kurām tipināt, tad vēl actiņas, mutīti, apaļu deguntiņu un radās zīļuks. Margarita Stāraste ir beigusi Mākslas akadēmiju un pēc izglītības ir grafiķe. Pirms zīļuku parādīšanās mazie lasītāji jau iemīļojuši gan Žaņa Grīvas pasaku par Diegabiksi, gan Ādamsona čigānu meitēnu Ringlu. Gada priekšvakarā Vidzemes šosejas 38. kilometrā populārā sēdnīcas Sēnīte vietā izauga jauna sēne. Tās pamatnē ierīkota alus zāle veco laiku gaumē. Bet augšā zem pašas sēnes cepures atrodas moderns restorāns. Kaut gan daudzie ceļa braucēji un pat rīdzinieki ik vakaru tricina dejas grīdu un sarkano latviešu strelnieku laukumā top liels memoriālais ansamblis. Piemineklis saucas Ļeņina sardze. Skulpturālās grupas augstums būs 7 metri.
Gan pirms jauno sodu ieviešanas, gan pēc tam bija kontrolieri, un tieši tāpat gan pirms, gan arī pēc tam bija zaķi. Bet zaķiem par biļetes neesamību vienmēr ir ko teikt. Vai nu aparātā nauda iestrēgusi, vai nu biļete neskādēļ nav izdota. Katrā gadījumā nebeidzamajos vārdu karos starp bezbiļetniekiem un kontrolas institūciju pārstāvjiem vienmēr tika vainota tehnika. Salu tilts, saka tauta. Maskavas tilts, rakstīts nosaukumā. Satiksme pār 3,5 km garo tiltu atklāta. Pāri Daugavai, pāri Zvirgzdu, Zaķu un Lucavas salām. Atslogojot no tranzita transporta tiltus, pilsētas centrs gaida, kinoteātra Rīga, jaunā kafejnīca. Gravējumus kaparā veidojusi māksliniece Rasma Stukmane. Interesanto metāla izstrādājumu autors Einārs Plūksna. Pie mums vislabākā kafija. Pārbaudīsim. Kafijas tase maksā 7 vai 8 kapeikas atkarībā no pievienotā cukura, bet slavenie kokteļi pat $1,20. Kafiju malkojot, studenti šeit raksta kursa darbus, kuru veiksmīgu pabeigšanu savukārt ir iespējams atzīmēt ar tikai Rīgas kafejnīcā atrodamo lielisko kokteļu